mēs esam sievietes, ja, nobriestam, kļūstam par sievietēm ar savām vēlmēm, vajadzībām, pienākumiem, un tad, labākajā gadījumā, jā, mēs izveidojam ģimenes, un mums piedzimst bērniņi, un bērniņš atkal pieprasa, viņam ir savas vajadzības, pareizi, un ja mums dažreiz pirms tam liekas, es jau netiek galā ar saviem pienākumiem, vajadzībām, tad, kad mūsu dzīvēs ienāk bērniņš, tad nemainās tas, ka mums vēl aizvien paliek savas vēlmes, vajadzības un pienākumi, pareizi, un tad bērniņš piedzimst, un mēs cenšamies viņam nodrošināt drošu vidi, emocionāli stabilu un veselīgus apstākļus mājās, un lēnām solīt pa solīt gatavojam lielajai dzīvei. Un tāds pirmais lielais izaicinājums noteikti ir izglītības iestāde, vai ne? Tas ir bērndārs un skola. Un kā tad mainās tā mammas loma un mammas klātesamība bērna dzīvē un bērnam pieaugot? Un tā ir tā tēma, par ko mēs šodien parunāsim. Un tad es aicināšu mūsu diskusijas kā saka, dalībniekas, un pirmā būs juriste, trīs meitiņu mamma, ko mēs vēl sabiedriski aktīva, ļoti sabiedriski aktīva, Dulla, un tā kā mēs sagaidām Ingu Bīti, prieks tev redzēt šodien šeit, tad arī 4 bērnu mamma, emocionāls atbalsts, manuprāt, ļoti daudzām mamām ar pedagogu izglītību, Inga Jansona sagaidām, un mūsu priekvēs draudzes mācītāja Līga Gleška, kas ir 3 bērnu mamma, lūdzu sagaidām, un daudz mazbērniem. Mam, cik tev bija mazbērni? 10 vai 11? 11 vai 10? Labi. Jā, es bišķi apmuls. 11 mazbērniem. Labi, es domāju, pirmo jautājumu uzdošu mācītāja Līgai. Tātad, atskatoties, pajūt malā, paskatoties, tu redzi mani ikdienā, mani kā mammu, un tad tu atceries, paskatoties tādā laika nogrieznī 20 gadus atpakaļ. Un kā tu salīdzināji tādu mammīti ar viņas izaicinājumiem un kā atšķirās tā mammošana? Labdien, prieks jūs redzēt. Jā. Gribas lūkšanas vakar par bērniem, vai ne, un par mums mamām. Jā, 20 gadu, man laikam, tad vieglāk būtu salīdzināt 40 gadu, un dēlam pēc 2 gadiem, laikam, jā, būs jau 40. Tas, laikam, ir spilgt palicis tas laiciņš, un te varētu runāt par pamperiem, par iespēju pārvietoties, par telefonu klausulu un būdiņu uz ielas, jā, kā varēja komunicēt un kā teikt bērnam cigos mājās un tā tālāk. Bet tiešām dzīvojot šajā laikā var ļoti labi saprast Pāvilu, kurš saka tieši par pēdējām dienām, kad liekas tiešām attīstījies ir viss, vai ne? Iespēja pārvietoties, mājasaimniecība, cik ļoti mums ir tur, ja vien vēlas, ja kāds brauc mazgā logas, kāds brauc pa grīdu, vai ne? Tur mēs viņu saucam par Otto, tie robotiņu, ja, mēs te arī draudzē izmantojam. Un attīstība ir ļoti, ļoti mainījusies. Es domāju, tajā laikā mēs pat nespētu noticēt, ja stāstītu par tām visām iespējām, taču ja runā, vai mammas loma ir mainījusies, tad noteikti, ka ne. Noteikti, ka ne. Tieši tāpat kā cilvēku pamatvajadzības nav mainījušās. Noteikti man vīram ir tāds piemērs, kad cilvēku pamatvajadzībās ir pirmkārt ēst un no ēdiena arī spēt atbrīvoties, kas jau ir Dieva žēlastība, vai ne? Elpot, gulēt, tad mēs runājam par šo te drošo vidi bērnam, emocionālu un fiziski, kas kļūst aizvien tieši sarežģītāk. Un izaudzināt tādu drošu, pārliecinātu, garīgi, iekšēji veselīgu, iekšēji komfortā, kurš zina, kas es esmu, kāpēc es esmu, es zinu, ko es gribu izdarīt, un es arī to izdarīšu, kaut ko labu cilvēkam, sabiedrībai, valstī, un, protams, pazīt Dievu. Tad šais dienās kļūst aizvien sarežģītāk, un droši vien par to mēs arī runāsim, ka tās prasmes, spējas disciplinēt, saprast, kur vajadzīga gudrība, ticība, plānošana, ja, ir nesalīdzinām. Es tiešām skatoties uz jauniešiem, es abrīnoju visu mammas, vecākus, un
Ja pati audzināju, teiksim, pirms 30 gadiem, tiešām tagad tas viss ir daudz nopietnāk, lai tās pašas vajadzības, kas bija pirms tiem gadiem, nodrošinātu un gan sev, gan savam bērnam izaudzināt šai vidē, jā. Un tad mēs šeit sēžam, tās mammas, kas ir aktīvas šajā sarežģītajā laikā, un man vienmēr patīk visu tā vienkāršot. ABC, pasaka man recepti, pasaka man vai ne, to ātro maģisko risinājumu. Ko tu teiktu, Inga, kam ir jābūt tajā koferītī? ABC, mammas kaut kāds prasmi saraksts šajā laikā, bez kā nevar iztikt? Ar burtiem būs pa maz. Friziere, pavāra, šoferis, animātori, loģistikas speciālisti, pasākumu plānotāji, skolotāji, psiholoģi, ārsti, advokāti. Turpinam? Jā, patiesībā, no vis tā saraksta, man arī par viņu domājot, man likās, ka tā galvenā lieta, ko es gribu pateikt, ir, ka bērns paņems un paskatīsies uz tevi tik dziļi, cik tu pati nekad neesi paskatījusies, un iebakstīs to savu mazo, mīļo, super foršo pirkstiņu tieši tajā sāpīgākajā vietā. Ja? Un tas ir tas, ka tā galvenā prasme ir spēt ieskatīties pašai sevi un saprast, kas ir tas, ko viņš velk uz āru, kas ir tas, kāpēc man tik šausmīgi sāpīgi bija, vai kas ir tas, kāpēc es esmu tik ļoti nogurusi, vai kas ir tas, kāpēc es esmu tik ļoti uzvilkta vai dusmīga uz viņu kādā reizē. Ja? Kad tas mazais, mīļais, superīgais bērniņš, bet viņš trāpīs tajās lietās, kuras es neesmu izstrādājusi, un ar kurām es neesmu tikus galā, un man ir jāmācās ar viņām strādāt un ar viņām tikt galā, un droši vien, ka tas risinājums ir attiecības ar Dievu. Vēlams jau gan vēl pirms tie bērni ienāk. Ja, kad es jau esmu iemācījusies jau tad jau preparēt sevi un saprast, kas ir tās lietas, no kurām man jātiek vaļā, un tad es varu to darīt nākamajā līmenī, teiksim tā. Nav ko piebilst? Labi. Jā, un tad ir tāda ikdiena, jā, es domāju, ka mēs visi mammas sākumā bērniņš piedzims, un tas viss ir īpaši, un ir steigi, un viss, bet lēnām mēs ejam tādā ikdienas rutīnā, jā, vedam, paņemam, taisam mēs, šmorējam, un tā tālāk, un kas ir tās lietiņas, ko mēs nekādā gadījumā nedrīkstam ignorēt, aizmirst, vai kas noteikti mums ir jāievēro kā mamām savā ikdienā? Visas tās, kuras teica Inga. Jā. Bet es domāju, ka mums ir ļoti liela privileģija, ka mēs esam dievbijīgas mammas, un to nevajadzētu nolikt kaut kādā 20. punktā, kad ar to arī vajadzētu sākt, jo tas ir mūsu lielākais spēks atrast katru dienu, nevis tikai tā, ka mēs grimstam, bet katru dienu atrast personīgu laiku ar Dievu un apzināties to svētā gara vadību, kad man vajag tur, kur mēs katra esam ļoti dažādas, katrai ir dažādi bērni, bet kas var labāk man palīdzēt, ja ne mans radītājs? Un kā to var dabūt, ja es ar viņu esmu katru dienu kādu mirklīti, kad man ar viņu ir sadarbība, man ar viņu ir saikne. Mēs mammas bieži jūtamies tā, ka, kā jau Inga Vita minēja, mums ir tik daudz lomas, ja? Bet kā lai mēs atrodam to laiku sev? Un man arī ir bijis šī steiga, ka tu no rīta pamosties, un ja tev nav arī šis laiks ar Dievu, tad tu ieej vienkārši tādā ritenī, un tu skrien vienkārši pakaļ tam laikam, pakaļ tām darbībām, kas tev ir jāveic, bet kā es varu atrast to laiku sev, ja man šķietam, liekas, ka nav? Nav, varbūt mācītā līga. Jā, tas varbūt arī pie tā iepriekšējā jautājuma. Es te divas lietiņas gribētu padalīties. Pirmkārt, man patīk tā doma, runājot par bērnu, kā bērns aug. Protams, atbilstoši vecuma posmam viņš attīstās. Un, ja prasīt bērnam, kas ir mājas, protams, mēs tagad tēta, ka bišķi paliekam malā, bet bērnam mamma un arī tētis vajadzētu būt mājas. Mājas ir mamma, vai ne? Un tas nozīmē, pirmkārt, ka tā ir atmosfēra, tā vide. Un bērns diezgan ilgi, ja, lai gan viņš uzdod un trāptais sāpīgajās vietās, un kad sākas tā analītiskā domāšana, tomēr viņam
Viņš ļoti daudz ko uztver ar emocijām, ar sajūtām. Un tāpēc, ko es esmu mācījusies, un ka man jautā tagad pēc, ka es jau tā kā omīte 11 mazbērniem, un ka es skatos uz jaunām meitenēm, ko es gribētu nodot, kad ir lietas, ko ir jāpaņem vieglāk, un ir tās svarīgās lietas. Un bieži vien gadās, ka mums ir svarīgas lietas, kas īstenībā priekš mums pašām un bērniem nav svarīgi. Viņas ir ieaudzinātas, viņas ir kaut kā mūsu uzskatos tradicionāli iegājušas. Nezinu, kaut vai tīrība, ekstrā kārtība, vai pirmajā ir noteikti veselīga ēšana. Es kādreiz smējos, ka man bija svarīgi to veselīgo ēdienu dabūt tam bērnam iekšā. Viņi tur vēmdami, es dusmīga, es tur tik ilgi gatavojus. Un pēc tam es domāju, es nevarēju labāk 4 tajā laikā spēlēties ar savu bērnu, bet es tik daudz tur stundas patērējis, lai tie vitamīni nezust, un lai tagad viņš visu dabūtu, un beigās es dusmīgi, bērni nervozi, visa tā atmosfēra nikni, ja? Vai mēs, teiksim, prasības, lai bērns tā kā pierod, lai viņš būtu labākais, lai viņš labi mācītos, un, protams, tās visas svarīgas lietas, bet ir kaut kas svarīgāks, lai vispār bērns spētu uztvert, spētu mācīties, spētu sadzirdēt, ir svarīga tā vide, un viņi ir svarīgāka daudzreiz par daudzām citām lietām, ko mēs varam nolikt tā kā uz to mazsvarīgo, ka tā atmosfēra mājās. Ja ir tētis, mēs nestrīdamies bērnu klātbūtnē, mēs atrodam laiku, sarunājam kādu, mēs rūpējamies, lai mums ir tas kontakts, lai mēs nepazūdam, lai mamma un tētis ir bērnam mājas, kas vienmēr ir atvērts. Jo mēs nevaram pēc tam pieprasīt, ja, lai viņš tur mācās, lai viņš izpildās mūsu prasības, ja viņš iekšē ir nedrošs, nobijies, nervos, un tad sākās tā pasīva agresīvā uzvedība, tad sākas slēpšana, melošana, jo viņam jau pietiek problēmas. Viņam, kāpēc, lai viņš vēl būtu, necenstos nemeldot vai neslēpt, ka tas izraisīs vēl lielāks problēmas, vēl lielāku nervozumu, dusmas, ja. Bet tas ir svarīgi, tas ir numur 1. Un otrs, varbūt tā ir man mīļā tēma, un skatoties uz šo laiku, tāda lieta kā plānošana. Man būtu interesanti, jūs pašas, mīļās sievietes, droši vien, kad varētu savā starpā dalīties, un paldies Dievam tādā ziņā, ka arī ir sociālā tīkli. Man liekas, ka šajā laikā nav iespējams bez plānošanas, jo it kā ir attīstība, lai mēs visu kaut ko paspētu ātrāk, nokļūt, sakontaktēt, iegūt informāciju. Tomēr liekas, ka laika ir tieši tāpēc arī aizvien mazāk. Un tad, kad mēs paņemam, teiksim, man liekas, ka bez tā nav iespējams, ka, teiksim, lai es kā mamma būtu apmierināta, lai man būtu šis šalom un harmonija, un lai bērns un bērni, ja, varētu saņemt, kas viņiem ir nepieciešams. Man ir vajadzīgs tas klusais laiks, par ko Inga runāja, bet es viņu saistu kopā arī ar plānošanu. Man liekas, ka lūkšana vai laiks, kur es nodalu Dievu priekšā pārskatīt savas lomas, savu dzīvi, kas ik pa laikam viņš mainās. Tas nevar tā akmenī iecirsts, ja, kad bērns tikko piedzīva, man bija kaut kāda man tā kārtība, vai bija 2, bet tad nāk 3, varbūt 4 bērns. Tie vecumposmi, vajadzības, manas vajadzības, ģimenes situācija, darbs, tas viss mainās. Un tāpēc ik pa laikam ir nepieciešama šī te plānošana. Ir vajadzīgs, ka es redzu sevi, pirmkārt es kā sieviete, ja, tēva meitiņa, man ir garīgas vajadzības, man ir emocionāls vajadzības, man ir vienkārši kognitīvi savā dvēselē attīstīties, fiziski, veselība. Pie manām vajadzībiem arī tāda kā skaistums, tur ir kaut kāds, kaut vai man ir jāpierakst sev, cik reiz man, teiksim, kaut kas sevī ir jāapkopj, jo man ir jāatrod tam laiku, un tad es ierakstu šīs te lomas savas vajadzības, un tas saraksts, ja, kaut vai es pati, tad es kā sieva, mans attiecības ar vīru, ja, kas viņam ir svarīgs, kad mums kaut ko īpaši vajag pārunāt, kad mēs kopā kaut kur esam bijuši. Un ja ir vairāk bērni, katram bērnam ir savas vajadzības, savas kaut kādas problēmas šobrīd aktuālās, gan medicīniski, pie veselības, kāda vitamīna. Kur mamma to visu var paturēt galvā? Un ja mēs to nedaram, neplānojam, pat kaut kādā pusgada, tad mēnešu un nedēļas tai nogrieznī,
mums ir tā sajūta, ka mēs visu laiku kaut ko kavējam, kaut ko aizmirstam, haosu, un no tā haosa, kas mums liekas šeit, mēs kļūstam nervozāks, mēs ķeram, grāvjam, slīd, tas aizmirsts, kaut ko pierakst, kaut ko aizmirstam. Un es nesaku, ka tas ir tā, ka nav tā arī brīvā ļaušanās noteikti, jo nekad mēs arī to savus plānus nevaram izpildīt. Taču tad, kad es to, kas ir šeit, uzlieku lūkšanā, tai klusajā laikā uz papīra, un tad no tā daudzā, es jau saprotu, kaut vai runājot par sevi pašu, vai par vienu savu bērnu, tur ir tik daudz, tad vēl ir vecāki, tad vēl ir draugi, tad vēl ir gribas kaut ko skaisti palasīt, kaut kur aiziet. Un tad tu vienkārši tā dievišķa gudrība skaties. Un no tām 5, ko ļoti vajag, tur izceļas ārā tas, kas tiešām ir svarīgs. Pareizi. Un kādreiz mums kliedz vai pēc ieraduma mēs ķeramies klāt tam, ko mēs esam ieraduši, ko mēs domājam, bet ka mēs izliekam visas tās šī brīža, teiksim, viena bērna vajadzības, ņemot viņu emocionāls, garīgās, skoli, tur vēl kaut kas. Un lūkšanā svētais gars ir labākais kočs un mentors un psihologs un psihiatrs, ja? Jo viņš ir tik ļoti interesēts mūsos un mūsu bērnos, un viņš pacels augšā to, kas šobrīd ir aktuāli, un tad, kad mēs tiešām pieķeramies tam aktuālam, kaut mums to gribas atlikt, jo liekas kaut kas cits ir svarīgāk, bet ne, mēs pieķeramies tam, vērsim pie ragiem. Viņš tā kā atrisina arī kaut kā citas lietas tai bērnu mūsu pašu dzīvē. Un es par to, kad ir jāraksta tās lomas, tās attiecības, un pat, ja es ierakstu, kad šo te kaut vai, kaut tikšanos ar vecākiem un kaut kādu tur aizvest viņus kaut kur parunāties, ja es viņu ielieku kaut vai pēc 2 mēnešiem tajā un tajā datumā, vai, teiksim, apmeklēt frizieru, pazvanīt jau, iestāties rindā, ja, uz priekšu, tad man tā kā šitas te atbrīvojas, ja, es domāju, ka sievietes ir tās, kad tas stress un tas viss te sēž, un ir labi likt uz papīru un tad lūgt un skatīties, ja? Un atkal, pēc kāda laika atkal pārplānot. Droši vien, ka jau jūs to darat, es tikai gribu uzmundrināt. Atmosfēra un plānošana, un tas ir tas klusais laiks, kur Dievs tik ļoti, es zinu, ka man bērni aug. Es biju pārsteigta, cik ļoti svētais gars ir visu laiku ieinteresēts, lai tā kā, kad es aizmirst, viņš saka, vajag svaigo gaisu, vajag vitamīns, ja? Jo tad nebija tik daudz padomu, nebija sots tīkli, ja? Bet Dievs tiešām mīl mūsu, rūpējas arī par mūsu bērniem un palīdz mums būt par mamām un vecākiem un kā iesaistam viņu. Pēdējos gados es ļoti esmu sapratis to, kad padomāt vai kaut kādu lietu man vajag. Ir kaut kādas lietas, kas sievietes arī mammas padara atkarīgas. Varbūt man tos gelišu nagus nemaz nevajag. Es, piemēram, dzīvoju mājās un es sapratu, ja man katru reizi pēc 3 nedēļām ir jāiet, ko tas nozoka manu laiku, kā es varbūt savādāk varētu. Bet ir, kur varbūt strādā apkalpojošā sfērā, kurai to vajag. Ir daudz labas lietas, bet viņas sāk mani verdzināt. Skropstas, skaistās, vai es nezinu, mati pieaudzētie, kad es bērnam neļauju piedurties pie maniem matiem, jo man taču ir mati, ja? Un kādreiz tās labās lietas kļūst mums par ienaidniekiem. Es piekrītu, kā mācītāja teica, mums ir ļoti svarīgi izšķirt graudus no sēnelām. Mūsdienās viss ir saklūts, viss tādā migliņā, jā, un ka mēs nesaprotam tā kā apstāties un saprast, ko man patiešām vajag un bez kā es varu iztikt, jo mums laiks ir tik, cik viņš ir. Jā, man piebilda par nagiem. Es savukārt uzlieku tos nagus un aleluja, es varu šito lietu aizmirst uz 3 nedēļām un man nav jādomā, ka tur kaut kas jātīra vai vēl kaut kā. Es gribēju Ingai Jansonai, nav noslēpums, ka tev ir tā privilēģija būt par pilnu laika mammu, jau kādu labu laiciņu. Un es domāju, ja tu saskaries ar tādu teicienu, es dzīvoju bērniem, nevis sev. Kā tu uz to skaties un kā tu paskaidrot vai attaisnotu? Vai? Es nedomāju, ka es dzīvoju bērniem. Nē, tā ir vienkārši mana izvēle, bet ir jāapzinās, ka tur arī savi mīnusi. Man nav atvaļinājumi, man nav algas, arī 13. Ja? Un es nevaru aiziet pusdienu laikā. Jā. Tā kā... Man laikam būtu jāpārfrāzē nedaudz, ja? Jo ir kaut kāda sezona, ka tiešām ir tā sajūta, ka es dzīvoju tikai bērniem un nevis sev, un es nevaru atrast arī to laiku un iespējas, un es varbūt neredzu, kur es varu paspēt piepildīt savus sapņus un savas vēlmes. Ko jūs teikt tādai mammai? Viena lieta, kad jau tie bērni paaugas, tad visas mammas, kurām jau ir paaugušies bērni, viņas vienmēr saka,
mammas izbaudiet, jo tas brītiņš ir tik mazs, un pēc tam tu to lielo ezi gribi dabūt klēpī, un viņš nenāk klēpī, ja. To maziņo tu varēji bučināt, bet tev pašai bija tik daudz lietas, un nekad vairs nevar atgriezt to laiku, kad tas bērniņš bija mazs. Nekad. Un tāpēc jau tas ir tik īpaši, ka tev ir dāvāts tas laiks, un kamēr viņš ir maziņš, viņš ir tik ļoti pie tevi, viņš smažo pēc pieniņa, viņš ir mazs smīžs bumbulīts, un tad viņš aug lielāks, un viss kaut kas aug vēl klāt, ja? Vienkārši izbaudīt, saprotiet, tas nav pārbaudījums, tas ir pagriezts ar kājām gaisā, priekš kā mums vajag bērnus, ja mēs viņus uzgrūžam auklītē, tad mēs uzgrūžam, lai dārziņš audzina, tad lai valsts audzina, tad lai svētdienas skola. Pirmkārtām, tas ir mans bērniņš. Es nesaku, ka jābūt mājās, absolūti nē, bet ja man viņš ir, tad es vienkārši redzu to kā dāvanu, jo Dieva vārds saka, ka bērni ir tā kunga dāvana. Jā, nu, es jau laikam esmu tajā kategorijā, kas nevarētu teikt, ka es esmu pazaudējis sevi bērnos vai kaut kā tam līdzīgi. Bet man ļoti patīk Ingas atbildes ar to, ka tās ir izvēles, ko mēs izdarām. Un būt mājās vai nebūt mājās, nu, es domāju, ka tas ir tomēr lielā mērā izvēles jautājums. Un tad tu saproti, nu, kas ir tas, kas tev ir svarīgs. Un tu dari to, kas tev tajā mirklī un tajā brīdī, tajā situācijā ir svarīgi. Un ja tam bērniņam ir līdz 1,5 gadam, nu, tas ir pilnīgi normāli, ka es esmu viens ar viņu un kopā ar viņu un dēļ viņa un ar viņu un par viņu un visādi citādi. Ja, tāpēc, ka tas pirmais 1,5 dzīves gads ir tas, kad jūs esat viens pa lielam ar to bērnu. Ja, un tikai pēc tam viņš sāk pamazām atdalīties un tad jau var sākt definēt to, kas man ir svarīgi, ja, kā sievietei, kā sievai, kā mammai. Un droši vien, ja es varu to nodefinēt priekš sevis, Ingai nagi nav svarīgi, otrai Ingai viņi ir svarīgi. Ja? Tātad man ir jāspēj nodefinēt priekš sevis, kas ir tās lietas, kuras man ir svarīgas, lai es justos kā es. Un ierakstīt viņas varbūt tajā sarakstā, ja, par ko Līga runāja, un tad saprast, ko es varu izdarīt šo nedēļu vai šo mēnesi. Ja? Nav runa par to, ka es izdarīšu 10 lietas šodien. Ja runa būs forši, ja es izdarīšu 1 dienu šo nedēļu vai varbūt šo mēnesi. Jā, un tad mums piedzimis šie mazalīši, man arī ir piedzimis Matejs, nu jau gadam pāri, un viņš ir apčubināts un drošā vidē no visām pusēm. Es zinu, kādi cilvēki ir apkārt, es kontrolēju, kādas sarunas viņš dzird, ko viņš redz pa televizoru, ko brāļu māsas skatās, bet tad tas bērniņš izaug, viņš aiziet uz izglītības iestādi, ja, uz skolu, un es pateikšu, kā man Eliots šogad sāka 1. klasi, un jau pirmie svētki Halloween, badāts, un tu saskaries, ka tāds milzīgs kombainis, un tu jūties, ka tu esi tā kā ar grābeklīti viņam priekšā, un tu mēģini tā kā ātri ar to zemi un kaut ko mēģināt izmainīt attiecībās ar skolotāju, un kā viņi redz vispār, kā to var savādāk pasniegt, vai kādas uzdevumus uzdot, un tā tālāk. Kā bērnam palīdzēt nosargāt un uzturēt šīs kristīgās vērtības, ko mēs esam likuši savā bērnā. Jo līdz tam mēs tomēr ļoti sargājam tās ietekmes un visu, kas viņam ir apkārt, kas ir mūsu mājās. Ko jūs sakat? Pirmkārt, es atkal atsaukšos uz Ingu, bērni ir mūsu atbildība. Ja? Mani bērni ir mana atbildība. Tāpēc man ir jāsaprot, kurā brīdī tas bērns ir gatavs aiziet, ja? No tās vides, par kuru tu runāji. Ja varbūt tā, ka viņš nav gatavs aiziet, un tad mums ir mājmācība, tad mums ir kristīgās skolas, mums ir tālmācība, mums ir iespējas. Ja? Tātad pirmais, man ir kā mammai jāapzinās, ka viņš ir gatavs pastāvēt un iziet no tās komforta zonas. Otrs, mēs arī nevaram bērnus turēt komforta zonā mūžīgi. Mums ir jāsaprot, ka viņiem būs jādzīvo šajā pasaulē, un pasaule svētāka nepaliks. Ja, tātad tiklīdz, tas ir tas mammas, manuprāt, visu laiku tāds, palaižot to bērnu ar vienu solīt tālāk, mums ir visu laiku jābūt tajā, viņš ir gatavs spērt to solīt tālāk, lai viņš viņu spēr, un man bail, un man trīc rokas un kājas un viss pārējais, bet ja es esmu sapratusi, ka viņš ir gatavs tur spērt un iet, tad es viņu tur laižu, ja? Tā kā tas ir tas soli pa solim, bet tas laikam nebija tavs jautājums līdz galam. Jā, kad mēs saprotam, un, protams, ka mēs tur arī ejam un ietekmējam un runājam un stāstam, un tas ir ļoti svarīgi,
Bet viņam ir jābūt arī pašam gatavam, jo es atceros arī savus pirmos Helovīnus kā skolnieces mammai. Jā, raudzinātāju zināja, ka ir jāparunā. Ar to, ka vajag parunāt ar zīmēšanas skolotāju, tas man prātā neienāca. Ja, un tad, kad citi zīmē ķirbis, mans bērns pasaka, ka viņš nezīmēs ķirbu, un viņš zīmē saulīt, un es pasaku, kungs, paldies tev, ja? Jo man tas neienāca prātā, ja man tur tas grābeklīts, tas pilnvērtiņas nezināju, nepadomāju, ka jānoliek, ja? Bet bērns nostāvēja pats, un paldies Dievam. Un tomēr tas noteikti vēl ir process, tāds pirmklasnieks nevar teikt, ka viņš jau ir nostiprinājies savās vērtībās un nemainīgs stāv stiprs, vai ne? Tas jau ir viss process, un mums viņam jāpalīdz vēl aizvien iemīlēt un katru dienu dzirdēt un redzēt tās vērtības arī mājās, pareizi? Es domāju, ir tā neredzamā daļa, kur mēs liekam bērnos, katru dienu mums liekas, kāpēc tur atkal saka, ka jālas tam bērnam katru vakaru bībelīte, vai tur mums ar viņu, tam ir nozīme milzīga. Mēs darām to neredzamo daļu, kāpēc viņi pie pilīti, pie pilietis, un tas graudiņš zemē liek, un mēs aprušinam, liekas, tur tas mans maziņais. Un tad viņā lēnām sāk dīgt, un tas, ko tu esi ielicis, patiesībā viņā arī izdīst, un ko to neesi ielicis, un viņā nekas tur nevar, tur meklē, kur ir tas tomātiņš vai gurķītis, un nav nekāda ne tomātiņa, ne gurķīša, tur tikai sēnels bija. Tā kā gudri izmantot laiku, to Dieva vārds saka, mums arī mamām jāizmanto gudri laiks, ko mēs liekam viņos iekšā. Bet, protams, kaut vai aiziet uz to skolu, tas jau nekur nepaliek. Tad nav tā skolā tēt izdzīvo. Vai atkal, tā kā Inga teica, ja varbūt man ir cita alternatīva jāmeklē, es vienu savu bērnu palaidu gadu vēlāk uz skolu, jo es redzēju, ka emocionāli viņš nav gatavs. Tas ir strunts, ja viņš māk skaitīt līdz 100 un atpakaļ, bet emocionāli viņš vēl nav gatavs. Kuram bija problēma, ne jau manam bērnam, man bija problēma, ko par mani padomās. Tā kā mums dažreiz arī ir savi tie bizdingi, ar kuriem jātiek galā. Mums mamām arī mēs ieliekam bērnu skolā, mēs pasakam, atā, līdz cikiem ir pagarinātā grupa? Līdz 6, ok. Un tad varbūt kādai no mums var likties, skola ir skola, tur viņi tiek galā, un tad viņš atnāks mājām, un mājās viņš ir mana atbildība. Un vai gluži tas tā ir, un cik svarīgi ir tas, labi, jā, šis jautājums, un tad iesim tālāk. Nu, skola ir skola, un ja mammīties katrā stundā iekšā, tad tas būs ļoti traki, ja? Droši vien ir kaut kāda robeža. Ir kaut kāda robeža, kur es arī bērnam saku, tu vienkārši domā par kaut ko citu, tā, kad tur, piemēram, lasīja Alisa Brīnumzemē, un es zinu, tas nav vajadzīgs manam bērnam, bet es nevaru ar visām skolotājiem, ja man ir 4 bērni, un pie cik katram ir mācību priekšmeta, ja? Bet tāpēc es arī lūdzu, ka Dievs pasargā, Jēzus pār viņu. Es lietoju tos ieročus, kas man ir doti. Un atkal mājās es viņu varu ietekmēt, mēs varam izrunāt, nevis es tikai paslaukšu zem deķīšu, es par to negribu domāt, kāpēc tu esi sašķucis, kāpēc tu esi sabēdājies, vai atkal super enerģisks un aktīvs, ja? Kad es to neatstāju uz vēlāk. Jā, noteikti. Un tāpat laikā man kā pirmās klases skolēna mammai, es biju pārsteigta, cik ļoti tomēr man būs jāiesaistās šajā skolas dzīvē. Ui, cik rokdarbi būs jātaisa pa nakti. Tas arī, bet man atnāk bērns mājās un saka, mammu, es šodien piedzīvoju emocionālo vardarbību. Un forši, ka mūsu bērni jau māk tā atšķirt, un viņiem jau ir iemācīts tātad nevis es biju vainīgs, bet tātad bērni pret mani izdarīja emocionālo vardarbību. Un es tajā brīdī uzreiz gribēju stāsti un uzreiz ar saviem padomiem un tā, bet es sapratu, ka man jābūt tādai aktīvai klausītājai. Es noklausījos viņa teikto, un tad es teicu, Deliņ, vai tu gribi, lai es risinu? Viņš teica, jā. Un tad es zvanīju direktorai, zvanīju konkrētajai skolotājai. Es domāju, cik mums jābūt aktīviem šajā iesaistē ar skolu un attiecībās ar skolotājiem, jo es domāju, ka mēs arī varam parādīt saviem skolotājiem, un es jūtu, ka viņi ir diezgan pateicīgi, ka mēs parādam, ka mums rūp mūsu bērni, un mēs gribam labāko viņiem, un mums rūp arī, lai mūsu bērns attiecīgi korekti uzvedās skolā. Kā tu no savas pieredzes?
Es domāju, noteikti mums nevajag vienaldzīgi skatīties. Mēs esam sabiedrības daļa. Es nekad nekautrējos pirmajā iepazīšanās reizē arī pateikt par savu nostāju, ka mēs apmeklējam draudzi, ka mums ir svarīgs Dieva vārds, ka mēs nesvinam tādus un tādus svētkus. Ja? Un noteikti, kad ir kaut kādas lietas, kad vajag iestāties, vajag runāt. Bet, ziniet, jums droši vien visas mammas ir piedzīvojušas to, ka bērns nokrīt un viņš kaut ko sasit. Ja jums ir vairāk par vienu bērnu, tad viņi krīt diezgan bieži un kaut kur skrien. Un tad tev ir sirdī tā, dažreiz ir pat tiešām jāzvana ātrajai palīdzībai, un dažreiz tur vienkārši uzliec rokas virsū un lūdz, un tic vienkārši, ka tur viss būs kārtībā. Tās situācijas ir tik dažādas, ka kādreiz ir jāpaņem sarkanais karodziņš un jāiet uz skolu un jārunā ar cieņu, jārunā arī varbūt sniedzot citu alternatīvu, iesakot, nevis viss ir slikti, bet varbūt mēs varam darīt to un to, nevis šo, ja? Un kādreiz vienkārši paklusēt, jā. Jā, man arī līdzīgi kā Inga saka un arī kā tu stāstīji. Tātad pirmais ir, tev pirmajā klasē bērnam ir audzinātāji, tātad tev ir jāiepazīstās ar to audzinātāju un jāpasaka viņai, kas tu esi, ko tu svini, ko tu nesvini. Tas, kas ir svarīgi, ka tas pirmais kontakts ir pozitīvais kontakts. Es eju iepazīties, es eju varbūt ar puķiem, 1. septembris nav labs, tāpēc, ka tur skolotājs ir aizņemts, ja? Bet varbūt pirms pirmā vai drusciņ pēc, ja? Bet ka mēs to pirmo kontaktu dabūjam pozitīvi, nevis sagaidām, kad bērns atnāk ar sūdzību un tad zvanām audzinātājiem, kas tur ir, kas notiek, kurš dara manam bērnam pāri, ja? Ka mēs cenšamies tomēr, ka tas pirmais iepazīšanās ir tāds foršs un labs, tas, manuprāt, ir svarīgi. Otrs, tas, ko tu arī pateici, bērns, vai tu gribi, ka es to risinu? Jo vairāk viņš aug, un man vecākā meita ir 5. klasē, Inga jau pabeigusi, ja, kad ir ļoti daudz lietas, ko viņš gatavs risināt pats. Ja, viņam vienkārši vajag, lai tu uzklausi, viņam pat padomu nevajag. Vai tu gribi, lai es tev dodu padomu? Nē, es tur pats visu zinu. Ja. Un ir lietas, kur tu vienkārši jūti, ka tev ir jāiet un jārisina. Un man gan tas vairāk ir bijis, godīgi sakot, par mācību procesu. Es teiktu, pa laikam jau stāstu, ka, ja man pēkšņi parādās mājasdarbs, kurā ir jāapraksta savu horoskopu zīme, tad tas ir, momentā rakstīšu skolotāju un teikšu, hei, mācību programmā, ja? Es kā jurists teikšu, mācību programmā nav nekā par horoskopiem, un es zinu, ka es pirms tam paskatījos to programmu un uz Ctrl F, ja mēs zinām, ko tas nozīmē, sameklēju, ka tur tiešām tāda vārda nav. Jo man skolotāji pēc tam atbild garu palagu ar vēstuli par to, ka astroloģija ir zinātniski pamatota, uz ko es viņai rakstu, ka katram ir tiesības domāt, kā viņš grib, bet mācību programmā lūdzu iedodiet man atsauci, kur tas ir rakstīts. Un arī tādas situācijas ir, un mājasdarbs, starp citu, izmainījās uz zvaigznāju aprakstu. Brīnišķīgi. Mūsu skolēni tātad dodās uz skolu, un kā manām arī paziņām un radiniekiem, viņi saka, un aizvien mazāk un mazāk tu redzi to bērnu, tāpēc, ka viņš ir skolā, tad viņš ir pulciņos, ja, un tu viņu redzi maz. Un es domāju, tad ir tik svarīgi tas rīts mājās, ja, vai kāds varbūt vēl ved bērnu uz mācību iestādi, un pēc tam, kā mēs viņu sagaidām tā tālāk. Varbūt padalieties ar tādiem praktiskiem vitamīniem vai tādiem labiem, ko jūs ieteiktu mums, kam pievērst uzmanību, kam nē, un tā tālāk. Es esmu laimīga, es esmu atcerējusies, ka man ir jāieskatās spogulī no rīta un jāuzvēl kaut kas mugurā, tāpēc es došu Ingai. Plika mamma aizved bērnu uz skolu, tā gan ir sensācija. Jā. Es domāju, ka vajag maksimāli novienkāršot visu rīta cēlienu un maksimāli novienkāršot visu vakara cēlienu. Visas lielās skaistās padarīšanas var darīt brīvdienās, kad ir... Es domāju, viss sāks ar to, ka mamma var agrāk pamosties. Tā viena ir uzvara. Nevis bērns mammā baksta degunā, ja mammīt mums laikam kaut kur jābrauc. Tā ir disciplīna, un tas ir grūti, bet ziniet, kā no mums aiziet tas tālāk, ja mamma ir tāda mati gaisā, viss tas tad tam bērnam arī kaut kā tas pielīp. Un ir kaut kādi jūs paši izlemat. Mēs nekad neslēdzam televizoru no rīta. Nekad. Daži saka, ka man ir vieglāk tam bērnam pamosties, pēc tam tu viņu nevar no tā televizora dabūt projām. Ko viņš tur skatās? Viņš pasās pļaviņās, ir sarkanais brīdinājums. Citi saka, ārprāts, mēs apludīsim. Citi saka, aleluja, nevajadzēs iet uz skolu. Ja?
Ir kaut kādas lietas, kas ir jānovienkāršo, vienkārši rīta brokastis, drēbes, tie droši vien priecīgi, kuriem ir formas, ja? Bet viss ir vienkārši, viss ir salikts vakarā, soma ir salikta vakarā, nevis no rīta mēs meklējam, vajadzēja oranžu dziju, ja? Kad vienkārši, jā. Un vispār patiesībā arī vecākus ļoti izaudzina pie pirmā bērna, kā tu viņu ved uz skolu, pie ceturtā, kā tu viņu ved uz skolu. Tu iemāc arī bērnam pašapkalpošanos, tas ir ļoti svarīgi, nevis, ka bērns ir atkarīgs no tevis. Protams, ka jo mazāks, jo viņš ir atkarīgāks, bet tu iemāci. Tātad tu taisies uz sportu. Ko mēs ģērbjam? Botas, zeķes, šorti, kreklas, gumija. Tātad vēl, mēs izējam tā kā cauri to, ko tu viņam iemācīsi, jo arī Bībele saka, māci sadzīviskās lietas. Viņš būs svētīts. Nevis, mamma man vienu zeķi iedeva, ja? Kurš vainīgs? Un ka mēs pat tādas mazas lietiņas mācam, bet nevis no rīta skrienot uz tramvaju ar milzīgām izplastām nāsīm, bet vakarā laicīgi saliekot. Tev ar visiem vienādi izdodas iemācīt? Oi, protams, es esmu zelta gabaliņš. Es domāju, ka ļoti arī bērniem ir atkarīgs pēc temperamenta, ja? Citiem ir, ziniet, kā citi ļoti labi jūtas, kur citi nemaz nejūtas labi, ja? Bet arī tas, es zinu, viņam tas temperaments būs vajadzīgs dzīvē, bet tāpat arī tās zeķes viņam būs vajadzīgs dzīvē. Un patiesībā vienmēr ir tas klikšķis pirmā reize, ka viņš aiziet uz skolu, kaut ko ir aizmirsis, vai es vienmēr būšu tā, pasunīsim tētītim, lai tētīts pieved tās goškrāsiņas uz skolu, ja? Vai es ļauju vienreiz tad viņam, vai ko viņš var darīt šajā situācijā? Pieiet pie drauga, paprasīt, lai aizot. Tās ir mazas lietas. Ar tām mazajām lietām tu gatavo visai dzīvē, jo kādreiz viņam būs dzīvē, kad ir aizmirsies telefons. Tātad, ko viņš dara? Nevis stāv un draud, bet viņš skatās, šī sieviete izskatās uzticama, es varētu pieiet pie viņas, bet es, piemēram, nezinu telefonu numuru no galvas, kas arī ļoti svarīgi skolniekam. Ja? Mazas lietiņas, un tad jau kopā kaut kā viss sanāk. Brīnišķīgi. Tas bija brīnišķīgs tiešām padoms no praktiskā, bet es gribētu vēl no tāda emocionālā mācītāja jau runāja par to vidi, ja, veselīgo vidi. Es domāju, man kā pusaudzim es gāju ļoti grūtam laikam arī cauri savā vidusskolas laikā, un man bija šausmīgi svarīgi. Tagad atskatoties saprat, ka mājās ir pēc skolas ir tā drošā vide, kur tu vari izstāstīt, kur tu vari tā kā novilkt jostu un vienkārši ļauties un zināt, ka mamma uzreiz tur pirkstu nemācīs, bet vienkārši uzklausīs. Inga, vai tev ir bijis šādas situācijas vai abas Ingas? Jā. Tur jau atkal ir tas par to emocionālo saikni, cik man ar to bērnu, vai es gribu, ka galvenais viņam, lai ir 10, jo es pabeidzu arī dziedāšanu uz 10 un zemāk nevar, ja? Vai pāri visam es redzu to viņas sirsniņu, es viņu pazīstu vislabāk. Un tam vajag atkal to laiku, varbūt nekad es viņam reizrēķinu atprastu, un viņš jau raud un lūpiņa trīdz, un man jau pašai sāk jukt, bet to mēs atkal veidojam kaut kādā citā brītiņā. Un to atkal veido, kad es uzru, kas viņam patīk. Viņai varbūt pankūciņas ar mani patīk cept, viņai varbūt patīk, kad es viņai matiņus paķemēju, viņai vispār nepatīk, kad es pieduros. Tā, ar katru es kaut ko mēģinu izveidot. Jā, mums vēl tik daudz jautājumu, mēs šo sarunu noteikti līdz vakaram, lai tie bērni tad dzīvojas. Citā formātā, bet tāds pēdējais jautājums būtu, kā nepazaudēt prieku un spēku būt par mammu? Kā nepazaudēt? Tik daudz izaicinājumu. Jā, lai nepazaudētu prieku un spēku būt par mammu, tad pirmkārt nepazaudēt prieku un spēku būt. Būt par sievieti, par tēva meitiņu. Tas, laikam, ir galvenais, un pēc 2 lietas. Elpo, un tā nozīmē lūkšana. Ja? Kā mēs pazīstam tēvu, iepazīt tēvu. Dievs ir devis, kad lūkšana ir ne tikai kaut ko izlūgt, pieprasīt, aizlūgt, bet vienkārši baudīt, atpūsties.
piepildīties. Un, teiksim, tāpēc mums vajadzētu arī slāpt piedzīvot svētgaru kristību, jo šogad es mācīju Bībeles skolu, un es pat biju pārsteigta. Es nebiju tā nekad sagrupējusi, ko dod lūkšana mēlēs. Un no 5 pamatpunktiem 4 punkti bija egoistiski priekš mums pašām. Atpūsties, baudīt, izliet sirdi, atdot stresu, ja, dabūt no sevis ārā, vienkārši uzticēties Dievam. Ja. Tātad, man liekas tā pa īstam, ja mēs sākam kā sākumā, kā bija pirms 20, pirms 40 gadiem un šogad šajā laikā sievietēm vēl vairāk pašām vajag tēvu. Ir tas piemērs, vai ne, lidmašīnā, ja nu kas, tad pa priekš mamma elpo, un tad tur mammas aizstāvās, ka viņas pietiek 5 minūtes ar bērnu, bet galvenais kvalitatīvi, un lai mamma ir laimīga, pārējo viņam sev, vai ne? Tās ir muļķības, bet šo te elpot Dievā, tas mums ir vienkārši nepieciešams, lai pēc tam mēs varam kontaktēt. Vēl tāds padomiņš varbūt ir ļaujiet tēviem būt tēviem, kam ir vīri, ja? Kādreiz sievietes jau tik daudz sāk visu kontrolēt, pārņemt kontroli, ka viņas zina, kā vīram jāizskatās, kā jāskatās bērnam acīs, kā jārunā, kādā tonī, un mēs tā kā dubultnieci gribam, bet vīrietis ir vīrietis, ļaujam viņam būt, viņš nebūs nekad kā sieviete, viņš var būt vienkārši, viņš var būt viņam ir tiesības tā būt, un bērnam vajag normāli tēti, normāli vīrieti, kas, jā, kādreiz arī atzīst savus kļūdas. Mēs gribam, lai vienmēr, un gribam būt svētais gars, kas pārliecina, jā. Tas būtu, un pēdējais par bērniem, pie tās labās atmosfēras, kas ir šobrīd it sevišķi. Mēs kristietību vispār, noteikti nedrīkstam pavērst, ka radīt tādu sektantisku tiešām sajūtu, ka viņi un mēs, jā, tur viņi tur kaut ko nesaprot, dara nepareizi. Nē, mēs dzīvojam šai pasaulē, mēs esam gaisma, mēs esam savējie ne tikai tēvam, bet arī šeit, un ka mēs mīlam cilvēkus un cenšamies viņus saprast, un mēs neesam ne atšķirt, ne atdalīt, ne sliktāk, ne labāk, ja? Bet ir cilvēki, kas tā nesaprot un domāt līdz šim laikam, un mēģināt bērnam izskaidrot, saprotami, mūsdienīgi, kad ir aizliegts, ka Dievs sodīs, ka tad būs slikti, jā, un tā tālāk, jo kas nedrīkstētu būt, bērns nedrīkstētu dzīvot bailēs, gan attiecībās pret Dievu, gan attiecībās arī par šo laiku, par politisko laiku, par finansēm, ja. Bērnam nevajadzētu justies, kad mēs esam nabagi, kad priekšā tur bēdz, jo tā ir ļoti liela nelaime bērni ļoti ātri nobriest, un viņiem ir tas iekšējais uztraukums, par ko viņi nerunā. Gan tas ir vecāka attiecības, gan finansiālais nodrošinājums, gan mammas labsajūta, ja viņi raud, ja viņi bieži ir skumji, ja viņi ātri uzliek savus nastus rūpes, tā kā pārmetumu veidā bērnam. Bērnam ir ļoti smagi to visu panest, ar to tik galā, bet viņam vajag, lai mums paliek sirsniņās, tas zīmē bērnam drošu nākotni. Kā Dievs ir parūpējies, lai mūsu priekšā neatkarīgi no apstākļiem, lai mums iekšā vienmēr spīdētu saule, lai mēs sauļotos Floridā, un ka mums priekšā ir droša nākotne. Vienmēr neatkarīgi no tā, kas notiek apkārt. Mums ir droša nākotne. Un mūsu pienākums ir arī mūsu bērniem. Cik vien spējam, kādos veidos radīt šo mīļo, arī jauko atmosfēru, mīlestības pilno, piepildīt viņu ar to un zīmēt šo drošu. Jā, šobrīd mēs to nevaram atļauties, bet mēs neesam nabagi, vai mēs neesam kaut kādu norakstīti, tāpēc, ka mēs to nedaram, jo atceramies kristietību vecajā derībā jau. Nevis Dieva tauta lūrēja atslēgas caurumu, kā tiem tur baigi forši, bet tie, kas nepazīst Dievu, lūr atslēgas caurumu, cik forši ir atpakaļ pie radītāja, ar to, kurš ir radījis debesis un zemi, ikvienu cilvēku, un es viņu pazīstu, un viss ir mans. Jautājums, ko es gribu, ja? Un mēs palīdzam saviem bērniem attīstīt šo te drosmi dzīvot, ar skatu uz drošu nākotni, ja, kas ir Dievā. Un to nevar tikai ar vārdiem, tas mums ir jāplūst, mums tā ir jājūtas, mums tā ir jādzīvo, mums tā ir jāskatās uz lietām. Jo mēs paši esam tēva meitiņas, mums ir tētis, kas mūs mīl, par mums rūpējas.